Tātad darbu tālāk turpina Finanšu jautājumu komiteja. Mums ir 30 jautājumi, kuros jāpieņem lēmumi, un viens informatīvs jautājums, kuru rosināja tanī laikā izskatīšanai Staņislavs Šķesters, kura šobrīd nav klāta. Mēs viņu īpaši informēsim. Tad, pirmais darba kārtības jautājums par Reizeknes novada pašvaldības 2023. gada 5. oktobra noteikumu numur 19 par pašvaldības nekustamā īpašuma īslaicīgas iznomāšanas kārtība izdošanu. Un ziņos mums Silvija Kipļuka. Lūdzu. Ir priekšlikums izdot Reizeknes novada pašvaldības noteikums numur 19 pašvaldības nekustamā īpašuma īslaicīgās iznomāšanas kārtība. Un šie noteikumi attiecas uz īslaicīgo nomu, kas ir ne ilgāk par 10 dienām gada laikā vienai personai, ja iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm, kas atbilst ministru kabineta 18. gada 20. februāra noteikumiem numur 97. Un attiecīgi ir noteikta procedūra, kā tas notiek. Pašvaldības iestāde izvērtējot iespējas īslaicīgi iznomāt objektus, nosaka katra objekta īslaicīgās nomas tiesiskumu liederību, kā arī ietekmi uz konkurenci privātajā sektora, ievērot pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Pēc šīs izvērtēšanas pašvaldības iestāde sagatavo katra objekta nomas maksas aprēķinu. Nomas maksa tiek aprēķināta par 1 kvadrātmetru diennaktī. Attiecīgi arī nomas maksa tiek noteikta pamatojoties uz šiem MK noteikumiem 97. Sagatavoto iesniegumu, kurā ir iekļauts 4. punktā noteiktais izvērtējums, tiek iesniegts izskatīšanai pašvaldības domē. Attiecīgi domē lēmumu apstiprina objekta nomas maksas apmēru, kas tiek noteikts kā nomas pakalpojuma maksa, iekļaujot to cenrādī. Attiecīgi tad, kad nomas pretendents vēlas nomāt šo objektu, tad atkal uz to brīdi tiek izvērtēta īslaicīgās iznomāšanas atbilstība normatīvajiem aktiem, un, ja ir neatbilstība ietekmē uz konkurences un liederības apsvērumiem, objekta īslaicīga iznomāšana var atteikt. Tas var būt saistīts arī ar šo lietošanas mērķi. Attiecīgi par nomu tiek pieņems lēmums, ko pieņem iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, un attiecīgi iznomātā platība nedrīkst būt mazāka par objektā lietā norādīto telpas pilno platību. Tas ir, kad nedrīkst iznomāt daļu no telpas. Attiecīgi iznomāšanā nedrīkst būt, ja šī īslaicīgā iznomāšana ir pretēja sabiedrības interesēm un vai ir nepieciešams pašvaldību tiešo funkciju izpildē šajā pieprasītajā nomas termiņā. Attiecīgi objektā, ja tiek realizēti projekti, kur izpildes nosacījumi nosaka, ka objekta iznomāšanas gadījumā tiek samazināts vai jāatmaksā piešķirtais finansējums, tad attiecīgi vispār šajā objektā šo nomu nedrīkst sniegt kā pakalpojumu. Un attiecīgi, ja ir konstatēts, ka nevar ievērot pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. Attiecīgi ir pievienots arī objekta īslaicīgās nomas līgums, kā šis izmantojamais dokuments, slēdzot uz vietas līgumus. Paldies, deputāti, vai ir jautājumi? Tātad, un arī šobrīd visām apvienībām mēs aicināsim aktualizēt un iesūtīt vienlaicīgi arī vienlaicīgai šo izcenojumu lēmumu pieņemšanai. Šobrīd, es saprotu, ir iesūtīta indikatīva šo izcenojumu vērtība, nedalot vasaras un ziemas periodu. Bet mēs tikko ar Eriku diskutējam, ka droši vien nebūs korekti, piemēram, vasarā īslaicīgi uz vienu dienu iedot telpu nomā, kuras aprēķinā ir ielikta šīs telpas apkure. Bet tas ir diskusija jautājums, vai vasaras periods var būt kādi citi līdzīgi tēriņi, kas būtu attiecinājumi uz telpas uzturēšanu. Tātad, ja to apvienības pamato, tad arī skatāmies savādāk.
Tātad par kārtību šobrīd. Vai ir kādi jautājumi par pieteikto projektu kārtības noteikšanai? Ja nav, tad aicinu jūs lūdzu balsot. Slēdzu balsošanu. 7 par. Lēmums pieņemts. Otrais par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, Rēzeknes novada pašvaldības policija, izveidošanu un pašvaldības iestādes reorganizāciju. Tātad ziņojums tika sniegts vispārējais jau teritoriālajā komitejā. Tas, kas attiecas uz finanšu komiteju, tas drīzāk ir informatīvs uzdevums. Ja šāds nolikums tātad ir apstiprināts domē, tātad strādājot pie 2024. gada budžeta, mums būs jāplāno visi izdevumi, kas saistās ar šīs institūcijas izveidi. Gan attiecībā uz atlīdzību, gan attiecībā uz tehnisko nodrošinājumu un uzturēšanu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsošanu. 7 par. Lēmums pieņemts. Trešais par Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas izveidošanu ziņo Iveta Ladnā. Jā, lūdzu izveidot Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Iveta Ladnā, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Juris Zvīdriņš, komisijas loceklis Silvija Kipļuka, Anita Bringule, Austris Sežants un Ruta Sidarova. Un lūdzu apstiprināt elektroniskās izsoles komisijas nolikumu, kā arī atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas izveidošanu. Un nolikumā ir precizēti pamatojumi, uz kāds ir normatīvais pamatojums šīs komisijas darbībai. Tātad ir pamatojoties uz pašvaldības likumu, jo iepriekšējais bija likums par pašvaldībām, ir papildināts ar ministru kabineta 2022. gada 18. novembra noteikumiem numur 719 publisko ūdeņu nomas noteikumi. Šajā nolikumā ir izmaiņas tikai tādas, ka elektronisko izsoļu komisija arī organizē publisko ūdeņu, iekšzemes publisko ūdeņu, elektroniskās izsoles. Tātad visa pārējā nekustamais, kustamā manta, nomas tiesības paliek tāpat, bet vēl papildus šai komisijai nāk publisko ūdeņu, iekšzemes elektronisko izsoļu tā visa ievietošana, organizēšana un veikšana. Viss pārējais ir tāpat, un arī Ruta Sidarova ir tas cilvēks, kas tur kūrēs šo lietu, tāpēc arī viņa ir kā komisijas loceklis šajā komisijā. Pārējie komisijas locekļi jau bija iepriekšējā sastāvā arī jau no 21. gada. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Aicinu jūs balsot. Slēdzu balsošanu. 7 par. Lēmums pieņemts. 4. par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķielā 5 dzīvoklis 8 Vecosnā, pārdošana elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķielā 5 dzīvoklis 8 Vecosnā ar platību 52,9 kvadrātmetri un apstiprināt nosacīto cenu 1600 eiro. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par. Lēmums pieņemts. 5. par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķielā 5 dzīvoklis 14, pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķielā 5 dzīvoklis 14 Vecosnā ar platību 53,3 kvadrātmetri un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 1600 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par. Lēmums pieņemts. 6.
par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķa ielā 5 dzīvoklis 15, Vedzosnā, pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļu īpašumu Mediķu ielā 5 dzīvoklis 15 Vedzosnā ar platību 70,4 kvadrātmetri un apstiprināt izsoles sākuma cenu 1500 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 7. par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķa ielā 5 dzīvoklis 16 Vedzosnā, pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Mediķu ielā 5 dzīvoklis 16 Vedzosnā ar platību 48,9 kvadrātmetri un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 1900 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 8. par pašvaldības nekustamā īpašumu, kas atrodas Zaļā iela 16a Sakstagalā pagastā, pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Gricānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļā iela 16a un sastāv no zemes vienības ar platību 0,84 hektāri un atrodas Sakstagala pagastā un apstiprināta izsoles sākuma cenu 2400 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 9. par pašvaldības nekustamā īpašumu, kas atrodas Ķiršu ielā 4 Dubuļos Kaunaču pagastā, pārdošana atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Kaunas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Ķiršu ielā 4, sastāv no zemes vienības ar platību 2,41 hektārs un ēkas. Atrodas Dubuļos Kaunas pagastā un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 6720 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 10. par pašvaldības nekustamā īpašumā ALS Gricānu pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Gricānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu ALS, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,49 hektāri un atrodas Gricānu pagastā. Atsevināšanas procedūra pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 4600 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 11. par pašvaldības nekustamā īpašuma Taunaga Gricānu pagastā, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Gricānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pašvaldības nekustamo īpašumu Taunaga, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,91 hektārs un atrodas Gricānu pagastā, un noteikti atsevināšanas procedūru pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 3100 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 12. par grozījumiem līgumos par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts. Ziņo Silvija Ķipļuka. Ņemot vērā biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas komitejas iesniegumu, ir priekšlikums izdarīt noslēgtajos līgumos par pašvaldības telpu bezatlīdzības lietošanu, kas ir noslēgti 21. gada aprīlī.
grozījumus. Un grozījuma būtība ir tāda, ka izmantošanas mērķis mainās. Nemainās šis mērķis sniegt palīdzību trūcīgajām personām, bet mainās šī mērķa nosaukums. Un šīs programmas, kas iepriekš bija atbalsts vistrūcīgākajiem, tad šobrīd nosaukums ir turpmākais Eiropas sociālā fonda plus programmas materiālas nenodrošinātības mazināšanai 21. 27. gadam. Un attiecīgi arī, kad šī programma ir līdz 27. gadam, tad ir liederīgi arī šo lietošanā nodoto termiņu noteikti līdz 27. gada 31. decembrim. Paldies, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 13. par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatām. Ņemot vērā Nautrēna apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu atļaut 5 dzīvokļu īpašumus, kas atrodas Bērzgalas pagastā, reģistrēt uz pašvaldības vārda zemes grāmatā. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 14. par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai minētāja personā īpašumā Viļānu pilsētā. Ir priekšlikums piekrist nekustamā īpašuma Latgales ielā 1A Viļānos, kas sastāv no zemes vienības 0,2422 hektāru platībā, ar turpmāku izmantošanas mērķi individuālo dzīvojumu māju apbūve iegūšanai norādītās personas īpašumā, kas ir Latvijas Republikas nepilsonis. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma dzirkstis Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzirkstis, kas atrodas Feimaņu pagastā ar kopējo platību 1,36 hektāri, nosacīto cenu 2200 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 16. par nekustamā īpašuma Magonītes Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Magonītes Feimaņu pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,18 hektāri, nosacīto cenu 2500 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 17. par nekustamā īpašuma Māliņi Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņi, kas atrodas Feimaņu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,96 hektāri, nosacīto cenu 2100 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 18. par nekustamā īpašuma Veitūli Gaigavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Veitūli, kas atrodas Gaigavas pagastā un sastāv no 4 zemes vienībām ar kopējo platību 11,75 hektāri, nosacīto cenu 28 800 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 19. par nekustamā īpašuma Vērmeles Leņģu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Vērmeles, kas atrodas Leņģu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 2,14 hektāri, nosacīto cenu 5100 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu.
7 par, lēmums pieņemts. 20. par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Stacijas ielā 33 dzīvoklis 2 Maltā, nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Stacijas ielā 33 dzīvoklis 2 Maltā, Maltas pagastā, kopējo platību 31,2 kvadrātmetri. Vai jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 21. par nekustamā īpašuma Rubeņi Ozolmuižas pagastā, nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,24 hektāri un atrodas Rubeņos Ozolmuižas pagastā. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 22. par nekustamā īpašuma Pienenes Vērēma pagastā, nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Pienenes, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,49 hektāri un ēkā. Dzīvojamā māja platība 92,6 kvadrātmetri un 7 palīgēkām. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 23. par nekustamā īpašumu, kas atrodas Zaļumnieki Viļānu pagastā, nodošana atsevināšanai minētāji personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļumnieki Viļānu pagastā, sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,60 hektāri. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 24. par grozījumiem Reizeknes novada pašvaldības 2023. gada 7. septembra lēmuma par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Reizeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs pielikumā numur 1. Tātad ziņojums tika sniegts izglītības jautājumu komitejā. Vai ir nepieciešams vēl sniegt kādu papildus informāciju? Ja ne, tad aicinu balsot. Slēdzu. 7 par, lēmums pieņemts. 25. par izmaksu apstiprināšanu pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Arī ziņojums tika sniegts izglītības jautājumu komitejā. Vai kādi jautājumi? Aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 26. par samaksas samazināšanu minētajām personām par īpašumā piešķirto zemi Gaiglavas pagastā. Ziņo Marta Vīzole, kura šobrīd nav ieradusies. Tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem šīm personām gan šeit būs par lietošanas periodu un nav lauksaimnieciskais stāžs, tātad attiecīgi samazina maksu, līdz atradīšu, kuri procenti rakstīti. Tātad vienai personai par 25% un arī otrai personai par 25% sakarā ar lietošanas periodu 30 gadi. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 27. jautājums par 2009. gada 26. jūnija zemes nomas tipveida līguma numuru 13 / 2009 darbības termiņa izbeigšanu ar minēto
personu Pušas pagastā, ziņo Anita Bringule. Labdien, tātad ir saņemts personas iesniegums par minētā zemes nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmēm ar platību. Un tātad zemes vienība atrodas Pušas pagastā, un tātad izvērtējot līguma nosacījumus, persona ir informēta par to, ka izbeidzot nomas saistības tiek zaudēta arī iespēja šo te zemes vienību atsavināt, bet tātad ir priekšlikums virzīt uz domas sēdi par zemes nomas līguma ar kadastra apzīmējumu ar platību 0,24 nomu Pušas pagastā izbeigšanu. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 28. par 2023. gada 8. augusta medību tiesību līguma numuru RNP 2023/3.18/494 grozījumiem. Tātad 23. gada 8. augustā Reizeknas novada pašvaldībā ir reģistrēts medību tiesību līgums noslēgts ar mednieku biedrību Bikavieši par kopējo platību 1737,68 hektāri Gaigalavas pagastā. Un ir saņemta Austrumlatgales virsmežniecības vēstulē par to, ka medību kolektīvam nodotās platības, tā skaitā platības 37,32 hektāri, ir izslēdzamas no zemes nomas līguma sakarā ar to, jo šeit ir robežojas ar medību kolektīvu Piekūns, un šīs te platības ir reģistrētas medību kolektīva Piekūns. Izvērtējot līguma nosacījumus atbilstoši līguma punktam 4.8, līgums ir atceļošs kopumā vai arī attiecīgā daļā. Ja ir stājies nosacījums, kad ir pieņemts valsts meža dienesta lēmums par atteikumu pievienot šīs te platības nomas līgumam. Tātad ir priekšlikums grozīt šo te nomas līgumu. Medību kolektīva vadītājs par to ir informēts. Tā kā ir izslēdzamas zemes vienības ar platību 37, precizēšu. Tātad, grozot medību līgumu ar kolektīvu Bikavieši, tiek izslēgtas medību platības ar kopējo platību 37,32. Un kolektīvam tātad medību līgumā pirmā punktā tiek izteikts jaunā redakcijā, un medību platības paliek uz kopējo platību 1700,35 hektāri. Kā šāda tehniskā kļūma gadījās, ka diviem kolektīviem viena platība tiek iznomāta? Tādēļ, kā kolektīvs Bikavieši bija iesniedzis šos te kadastra apzīmējumus. Ļoti liela tā platība, 1700 pāri tie hektāri. Teiksim tā, cilvēcīga kļūda. Principā tā ir cilvēcīga kļūda, jā. Mēs tā kā prasījām, kā šīs te, viņš saka, tā kā tā ir robeža ar kolektīvu Piekūns, it kā visas tās te zemes vienības ir skaņotas, bet tomēr mežniecība sniedza savu atzinumu, ka tās jau ir iekļautas Piekūna. Un kolektīva vadītājs savu viedokli rakstiski ir izteicis? Kolektīva vadītājs ir saņēmis mežniecības arī lēmumu, un mēs esam ar viņu sazinājušies telefoniski. Viņš ir lietas kursā, ka šīs te platība, kas ir 37,32 hektāri, tiks izslēgta no līguma. Piekūns tas bija Strūžānu pusē, kaut kur? Viņi tur ir pie Strūžāni un arī aiziet uz Gaigalavu, tā ir tā viņu valstiskā robeža. Vai ir vēl kādi jautājumi? Aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 29. par pašvaldības nekustamā īpašuma apses lauks Dricānu pagastā pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Iveta, lūdzu. Ņemot vērā Dricānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu apses lauks, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,61 hektārs un atrodas Dricānu pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 6850 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu.
Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. 30. par pašvaldības nekustamā īpašuma Putrāni, Dricānu pagastā, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ņemot vērā Dricānu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsvināšanā pašvaldības nekustamo īpašumu Putrāni, kas sastāv no zemes vienības ar platību 6,96 hektāri un atrodas Dricānu pagastā, un lūdzu noteikt atsvināšanas procedūru, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Un apstiprināt izsoles sākuma cenu 29 800 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 7 par, lēmums pieņemts. Un 31. tas ir informatīvs ziņojums, par kuru mēs tikai balsosim, ka esam pieņēmuši informācijai. Tātad tas ir inicēts izsakot apgalvojumu vienā no komitejas sēdēm, kad deputāts Staņislavs Štersters apgalvoja, ka bāriņtiesas darbiniekiem nav nodrošināti pienācīgi darba apstākļi. Tika pieminēta konkrētā Griškānu teritorija. Un tāpēc mēs lūdzām bāriņtiesas vadītāju sniegt šādu ziņojumu par materiālu tehnisko nodrošinājumu bāriņtiesas darbiniekiem. Tātad lūdzu, Daina, jūsu informāciju. Bāriņtiesa informē, ka Reizeknes novada bāriņtiesas darbinieku materiālu nodrošinājumu pašvaldības teritoriālajās vienībās, tas ir konkrēti pagastos, jau organizē un nodrošina attiecīgās apvienības pārvalde. Bet bāriņtiesas juridiskajā adresē Audriņos nav Trēnu apvienības pārvalde. Ja darbiniekam darba nepieciešams materiālu tehniskais nodrošinājums, un gadījumā, ja neplānot izdevumi darba veikšanai, tad ir jāvēršas pie apvienības pārvaldes atbildīgā darbinieka pagastos. Nākošajam finanšu gadam plānoto paredz tekošā gada beigās saskaņojiet ar atbildīgo personu pagastā. Tāpat tās arī visiem darbiniekiem ir veiktas darba aizsardzības instruktāžas, darba drošības un darba aizsardzības sistēma organizē SIA Suntar grupa. Un šo SIA darba vides iekšējo aizsardzību, tajā skaitā darba vides riska novērtēšanu, veic arī Reizeknes novada bāriņtiesā. Bāriņtiesa apliecina, ka nav bijušas sūdzības no darbiniekiem par sliktiem darba apstākļiem. Es biju arī patīk konkrēti šajā pagastā. Darba apstākļi, viss ir strādāt var, viss ir nodrošināts. Tur tikai darba organizatoriski jautājumi. Vienkārši tā telpa ir maza, salīdzinājumā maza, bet tur ir arī gaisa ventilators, kas jāieslēdz, varbūt tajā brīdī nebija ieslēgts, un klaviatūra visa strādāja, tikai konkrēti tas viens taustiņš, darbinieks strādā, izmanto blakus taustiņu, nav problēmas. Tā ir vienkārši savstarpēja komunikācija, bet kādas sūdzības, pretenzijas no konkrētā darbinieka nav saņemtas un nebija pamats. Tātad aicinājums balsot, pieņemot informāciju. Georgija nobalsoja, paldies, slēdzu balsošanu. Līdz ar to darba kārtības jautājumi izskatīti.